Dieva žēlstības diena, un esam priecīgi būt kopā raidījumā Laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Stalbergs. Un šodien priecājos sveicināt studijā Latvijas Vasaras svētku draugu apvienības goda bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti. 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Rīgas vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Rinaldu Grantu. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draugu savienības mācītāju Jāni Balodi. Labdien! Šodien lasīsim Lūkas evaņģēliju 3. nodaļu, sākot ar 1. pantu, bet pirms to lasam, esmu saņēmis kādu vēstuli. Brāļi, šajā reizē man trāpītu. Ir viegli lasīt vēstules, kad citam trāpa, bet šajā reizē man raksta mums Ritas kundze. Labdien! Man lūdzu ir jautājums, kādēļ Talberga kungs daudzus kritizē, liek atzīt savas kļūdas, bet tas neatiecas uz viņu pašu. Jo nekad neesmu dzirdējusi, ka Talberga kungs būtu Dieva svēto dienu, sabatu, cēlis godā. Atzinis un visiem skaidri pateicis, ka sludinājis ne saskaņā ar Dievu vārdu, kur ne pants nav rakstīts par to, ka sabats būtu atcelts vai aizmainīts uz citu dienu. Tādēļ būšu ļoti pateicīga, ka beigs sludināt melus un vairs nemaldinās cilvēkus, bet visus jautājumus sludinās un skaidros pēc tā, kas rakstīts Dievu vārdā. Nevis tas, kas pašam nāk prātā. Paldies par sapratni un ļoti gaidu atbildi. Paldies, vispirms es saku par šo vēstuli. Ritas kundze, paldies jums. Uzreiz saku jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un kāpēc es to patiešām to saku? Tādēļ, ka man ir ļoti svarīgi zināt jūsu klausītāju viedokli. Un arī, protams, no malas, kā jūs redzat, jeb kā jūs uztverat to, ko šeit gan es runāju, gan cilvēki, ar kuriem es sarunājos studijā, ne tikai šajā vien raidījumā. Un šeit es saprotu, ka es lieku atzīt savas kļūdas tas, tiem cilvēkiem, protams, citiem, bet pats savus neatzīstu. Protams, no malas skatoties, tas ir tā, bet es atzīstu savas kļūdas un absolūti nav problēmas. Šajā gadījumā par svēto dienu un sabatu es vienmēr esmu sacījis tas, kas ir Dieva vārdā rakstīts. Un es cienu, es saprotu jūs, Ritas kundze, esat, kura ļoti, ļoti uzmanīgi ievērojat šo sabata dienu un pareizo, jūsuprāt, pareizo sabata dienu. Tas ir viss brīnišķīgi. Un es jūs netiesāju, un es nevienu arī šeit netiesāju un nesaku, ka tas ir kaut kas nepareizs. Vienīgi, ko gan, jā, es esmu šeit sacījis un neuzskatu to par kļūdu. Un arī nedomāju mainīt savus domas, jo Dievvvārds to atklāja, ka nav rakstīts, ka tad, ja jūs neievērosiet sabatu, es saprotu, kā Ritas kundze varbūt to gribētu, tad, ja neievēros sabatu, un īpaši to pareizo sabatu, tad neredzēt tam debesu valstību. Piedodiet, tādiem meliem es nevaru nekādīgi piekrist. Es zinu to, ka tādas variants pastāv arī šeit, šajā studijā, ir tāds izskanējis, bet, diemžēl, tie ir maldi. Jo tad, ko tad darīsim? Es jums vienkārši uzdošu jautājumu. Kā jūs domājat, Jēzus nonāca debesu valstībā? Vienkārši atbildiet pats sev.
Jo tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidojamo un bija atvērs neredzīgiem acis. Es tikai vienu raksturvietu, es šodien neaizņemšu daudz laika. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa un 14. pāns. Ziniet, te ir tāda, tad Jēzum nespīd debesu valstība, ja mēs ejam pēc tāda noteikuma, ka tie, kas ir tikai tie, kuri ievērojuši pareizos sabatu, tie ir nonāks debesu valstībā. Tie ir meli. Faktiski te ir jāsaka tā, kungs atdarīja acis, lai pēc iespējas vairāk mēs saskatām Jēzu tevi. Ne to, ko varbūt, kas mums ir mācīts, kas ir nācis līdz laiku gaitā un faktiski ar ko pats Jēzus ļoti, ļoti asi cīnījās un nostājās pretī. Bet vēlreiz saku ļoti liels paldies jums, lai Dievs svētī jūsu atpūtu, jūsu sabatā, lai Dievs svētī katru un Dievs svētī katru, kurš ievēro sabatu. Jā, un viennozīmīgi, jā. Interesanti, tikos ar kādu uzņēmēju šeit Latvijā, un viņš saka, tu zini, man ir, tad, kad es mēģinu tikai runāt par iespēju, ka mans uzņēmums, ja veikals nestrādās lielā, kā lai saka, Mamona templī, es to saucu lielveikals, Mamona templī, ja tu ieminēsies tikai kā svētdienā, vienu dienu es tomēr nevēlos strādāt. Momentāli. Tu vispār nemēģini ieminēties. Nekādā gadījumā. Un tā ir ļoti, ļoti grūta izšķiršanās pagaid. Turpināt biznesu tur, tādā vietā. Jeb nē, vērt kaut ko savu vaļā. Bet, paldies Dievam, katram ir jāievēro sabats. Jo sabats jau ir mūsu cilvēku dēļ. Un tā ir tā žēlastība. Paldies Dievam. Lai Dievs svētī bagātīgi. 3. nodaļa Lūkas evaņģēlijā, sākot ar 1. pāntu. Bet ķeizara Tiberija 15. valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā, un Filips, viņa brālis, valdnieks Iturejā un Trahonijā, un Lizānijas valdnieks Abilenē, augsto priesteru Annas un Kajavas laikā, Dieva gars nāca pār Jāni, Zaharijas dēlu, tuksnesī. Viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu. Kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā. Saucēja balss tuksnesī. Sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Katrai ielejai jātop pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam. Kas līks, tam jātop taisnam, un kas celmains par staigājamu ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšanu. Ļaužu pulks, kas nāca pie viņa kristīties, viņam sacīja. Ļaužu pulks, kas nāca pie viņa kristīties, Jānis Kristītājs viņiem sacīja. Jūs odžu dzimums, kas jums norādījis, kā izbēgsit nākamai dusmībai? Tad nesiet patiesus atgriešanās augļus un nesāciet pie sevis sacīt, mums ir Ābrahāms par tēvu, jo es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus. Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes. Katru koku, kas nesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī. Lasīju līdz 9. pantam. Jauna situācija. Pēc cik apmēram gadiem tas ir noticis? 30 apmēram. Ļoti labs tāds jautājums, jo mēs pabeidzām ar 12 gadu vecumu. Jā.
Un, manuprāt, tieši tāpēc, jo Lūkas jau viņš ir pētnieks, viņš apkopo liecības, viņš, ja tā var teikt, ir ieinteresēts par tiem faktiem, ko viņš var no tradīcijas savākt un apkopot, un tieši tāpēc jau šis tik svinīgais ievads par to laiku, par apstākļiem, par valdniekiem, par pārvaldīšanu, par to situāciju, tad mēs domājam, ka, ja neņem vērā nobīdi, tad tie būtu tie 30 gadi. Un ja uzskata, ka Jēzus publiski darbojas 3 gadus, daži saka, varbūt pat pavisam 2 gadi, tad mēs patiešām pārlecam praktiski vismaz 15 gadus un nonākam līdz atkal tādam posmam, kur Jānis Kristītājs uzsāk savu publisko darbību. Un pēc tam mēs iepazīsim, kā Jēzus to darīs, bet, manuprāt, šeit ir arī tā atsauce un pārēja no Jāņa Kristītāja uz Jēzu. Un tāds konstatējums, ka šī svēto rakstu vieta ir praktiski caurstrāvota ar apsolījumiem, ar atsaucēm, ar pravietojumiem, gan no Isaija, gan no citām grāmatām. Un patiesībā piepildās tas, kas ir jau teikts vecajā derībā, un Jānis, kā pēdējais pravietis, sagatavo kungam šo ceļu, un viņš viņu, ja tā var teikt, netieši stāda priekšā caur tiem apstākļiem un to situāciju, kas šeit tiek raksturota. Jā, lūdzu, Brāļi. Man liekas, ir tas, kas man šeit pašā sākumā Lūkas ļoti precīzi fiksē laiku. Man liekas, ir daudz diskusijas, kādu un kādi tie datumi, Jēzus kalpošanas, bet šeit ir ļoti precīzi nofiksēts, teiksim, ķeizara laiks, valdīšanas laiks. Mēs arī redzam ļoti precīzi nofiksēt, kas ir tie lielie šajā reģionā, lielie spēlētāji, faktiski tajā pasaulē, tādi politiski, ģeogrāfiski, kas ir noteicis, tur ir Poncijs Pilāts, tur ir Herods, tur ir augstie priesteri, Kajafa, Annas, laiks ir. Mēs redzam, ar Jēzus dzīvi tie būs ļoti būtiski. Tie, kas arī, faktiski pret Jēzu izturēsies ļoti, izdarīs to, kas Dieva plānā arī bija. Jā. Un viņus mēs nevaram izņemt ārā no tās vēstures. Ja? Tā ir tā vēsture. Arī, ja kādam liekas, tās ir stāsti, pasaks, ja, tad lūdzu atver vēstures grāmatu, atver šo kontekstu laiku, un tie ir reāli cilvēki, reāli valdnieki un reāli viņu darbi. Ja, un tajā vietā ir Jēzus, tajā vidē un vēsturē. Tas nav tā tikai, kad mūsdienās, teiksim, pieminēt, tur straujums valdīšanas laikā. Ja Bušakova valdīšanas laikā. Nē, tas nav. Tur ir visi pieminēti. Un arī, pieņemsim, šodien tiktu pieminēti visi bīskapi, arhibīskapi. Un tad ir tieši zināms, jā, šodien tas ir tas laiks, par ko mēs tagad runājam. Lūdzu. Jā, par Tiberiju jau var ticēt vēsturē no 14. līdz 37. gadam viņš valda, 15. valdīšanas gadā. Lūkas diezgan precīzi, kā sacīja, tāpat iezīmē 4 lielo provinču, šeit 3, Pilāts, Poncijs Pilāts vēl 4. parādās pēc tam, kas arī tajā laikā ir 2 šie Heroda lielā dēli, un tad vēl Izanijas un Poncijs, tie ir vēsturiski, kā Jānis var sacīt, un Andris vēsturiski pārbaudām, zinām faktu, un mēs apmēram zinām par to gadu laiku, kad sākās šī kalpošana, kad tie ir vīri pie 30 gadiem apmēram. Arī Jānis iziet, vai ne? Viņš ir tāds 30, kad sāk šo aktīvo kalpošanu. Un par cik Lūkas arī raksta ne jūdu audiencei, viņš raksta citai, tad arī tālāk mēs redzēsim, ka viņš ļoti interesanti izraugās arī Jesajas pravietojumu daļas, kas nerunā tikai par jūdiem, bet kas runā par, ka Mesija nāk arī tautām un ir Mesija. Tā kā ļoti pārdomāts teksts no man tādu skatījumu viedokļu. Jā, lūdzu. Es domāju, tas ir kā Lūka savu evaņģēliju sastādu rāda, ka šeit sākās kaut kas būtisks, kad nevis jauns, tas nebūtu pareizi, jo iepriekš, man liekas, visu skaidro un ved līdz šim notikumam, bet tie ir kāds jauns posms, kāds kardināli jauns posms sākās gaidāmā Mesijas kalpošanā.
Un vēl tie kontrasti, tā, man liekas, tādi uzskatām, vismaz uz maniem runā, kad tur tiešām ir uzskaitīti visi tie cilvēki, kas lielā mērā tā laika to pasauli ietekmē, uzskaitīti tā laika tādi centri, kas tur apkārt ir, un tomēr uz to kontrastu sacīts, Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni, kas ir pilnīgi kaut kas absolūti cits. Kad šis jaunais posms Dieva atklāsmē un Dieva darbā, viņš sākās tur tuksnesī par kādu Jāni, kas salīdzinot ar visu to, kas tur iepriekš ir uzskaitīts, liekas, ir pilnīgi nekas. Šeit mēs redzam, ka sākās tas posms, kad Mesija nāks un darbosies, bet pirms tam, kā ir vecā derībā teikts, saucēja balss tuksnesi, sataisiet tā kunga ceļu. Un šeit mēs redzam to, Lūka atgādina, ka tāda rakstuvieta ir vecajā derībā, un pēc šī atbilstošajā raksturvietai, tad arī Jānis sāk savu darbu tuksnesi studinādams grēku nožēlas kristību. Jā, lūdzu. To tuksnesi arī ļoti interesanti. Tuksnesī, tad, kad tauta izved no Ēģiptes, Dievs slēdz derību. Un tagad tuksnesī sākās pilnīgi kaut kas jauna derība. Faktiski varētu teikt tāds liels posms, vecās derības posms ar Jānu Kristītāju, tā kā tajā tuksnesī, viņš tā kā beidzās, ja, un viņš ir tā kā tas starposms, un tuksnesī nāk Kristus. Ja, un viņš uzsāk no tās vietas to savu. Man ir interesanti jādomā par to, ka tā vienkārši dzīvo, kas vienkārši. Tur ir sistēma, tur ir upuri, tur ir templis, tur ir priesteri, tur ir svētki, tur ir viss ir sakārtots. Savā veidā, nosauksim liturģiju, ir visi perfekti, pēc Dieva plāna. Un pēkšņi viens vīrs no tuksneša nāk balss un skan. Viens vīrs tuksnesī, faktiski mūsdienās tas būtu dīvains, totāls, kas ne īsti māk ģerties. Viņš nav mačo, kristīgais mačo, piedodiet, ka es tā salīdzināšu. Bet šodien ir ļoti daudz kristīgie mačo, kas iznāk ārā un grib paņemt auditoriju ar mačo variantiem. Bet nē, viņš aiziet projām vispār no cilvēkiem. Ja mēs tā iedziļinamies un paskatāmies to ainu, viņš ir projām no cilvēkiem. Un tad viņš sāk sludināt, tur varbūt viens, jeb divi, un Jānis sāk staigāt pa visu, un viņš nestaigā pa visu Jeruzalem. Viņš neiet uz Betlēmu, jeb vēl kaut kur citur. Viņš staigā par Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Brāļi, mēģiniet izskaidrot, ko tas nozīmē tajā laikā, kad sistēma visa strādā, man grūti pat salīdzināt. Es varētu salīdzināt, bet es nesalīdzinu. Es gribu, lai jūs salīdzināt. Viss ir perfekts, viss jau cik gadu simtus jau strādā. Es tikai gribēju paturpināt to, ko tu saki. Šis cilvēks iziet tuksnesī, un citi evaņģēlisti viņu arī raksturo, kāds viņš tad bija, ko viņš tur dara tuksnesī. Un Mateja 3. nodaļā lasām, Jānis valkā kamieļu vilnas drēbes, ādas jost ap gurniem, viņiem arī bija siseņi un savvaļas bišu medus. Tad arī svarīga norāde, ka viņš ir tur jau ilgstoši uzturējies, viņš ir to izvēlējies par dzīves veidu. Un tā var teikt šo tādu atjaunotni viņš neiesāk ne no galma, ne no tempļa, ne no svētnīcas. Viņš nav mācījies arī skolā nekādā. Tur tāda tradīcija, ka viņš varētu bijis Kumrānā, ka tur par tāds Jānis tiek runāts, ka viņš ir garām gājis, mēs esam Kumrānā pie esēniešiem, ka tur varētu būt, ka atrod kādu saikni, jo bija atsevišķas grupas, kas tiešām izgāja ārā no Jeruzalemes, nošķīrās, kas gatavojās un zināja, ka tie laiki ir tuvu, ka Mesija nāks, un Dieva gars uz viņiem ir runā, bet šī sagatavošanās, šī piebilde, un tas nav vienīgais evaņģēlists, kas runā par Jāni un raksturo viņu, tas nozīmē, ka viņš
tā var teikt, savu dzīvi pakārtoja tai vēstī, kuru viņš atklās. Un, manuprāt, tikai tādā veidā viņš spēja arī uzrunāt, ka viņš pats ar savu dzīvi kļuva par šo vēsti. Un viņš ir nevēlējies iet un uzsākt svētnīcas, piemēram, tur attīrīšanu vai kaut ko ārkārtēji Jeruzalemē, bet viņš arī paklausa tam, ko jau kā brāļi sacīja, pravietis Jesajas saka, 40. nodaļā, šī universālā sūtība pavisam nos no trokšņa, no tās likumīgās, liturģiskās kalpošanas, par kuru tu sacīji. Un manuprāt, tā varbūt ir viena no viņa, ja tā var teikt, pēdējās panākuma atslēgām ir tas, ka viņš ir pats kļuvis šī vēsts. Ka viņš ir tā, ja tā var teikt, saaudzis ar šo vēsti, ka viņa attieksme, dzīve, vārdi satriec cilvēku sirdis. Ka viņš ir kļuvis instruments, svētā gara rīks, kas tik labi uzrunā šos cilvēkus, kas šī atgriešanās skar praktiski visas cilvēku kategorijas un pat tos, kuri netiek skarti. Viņš viņus uzrunā, viņš lieto skarbu valodu, sakot, odžu dzimums un balinātie kapi. Tad, manuprāt, ir vērts tiešām šo cilvēku uzlūkot un es nesapratu, ko nozīmē kristīgais mačo, bet šeit viņš atsakās no jebkuras drošības un aizsardzības, lai tuksnesī, ja tā var teikt, tādā, dramatismā paustu šo vēsti. Kristīgais mačo, es tev paskaidrošu, brāl, ko es uzskatu par kristīgo mačo. Tas ir tāds, kas ir apkāries un uztaisījis sevi pasaulē līdzīgu. Un domā, kā ar to viņš varēs pasludināt evaņģēliju. Savā veidā, es redzu šos te mačo, viņi iesākuši ir labi. Viņi ir sākuši kalpot Dievam un sludinājuši. Pēc tam viņš redz modē, klausies, ir vajadzīgs tetovējums, uztatevē sev. Sāk ar vienu mazu krustiņu, jeb ar zivtiņu. Pēc tam jau aiziet tālāk. Tas ir, kur modas kliedziens. Vajadzīgs pie altāra stāvēt ar mici, ar kepku, jeb ar cepuri. Sauc vienalga, kā tu gribi. Tas ir, manā uzskatījumā, tas ir vienkārši, tu gribi ar citiem paņēmieniem iegūt, jeb kalpot Dievam. Piedod man, tas manā izpratnē, tas nestrādā. Bet tas ir mans sapratne. Jā, paldies, Andri, tu jau arī pieskāries. Brāļi atgādināja par to tuksnesi, vai ne, un saucēja balss. Tā ir tā laika tradīcija, kad notiek kāda liela notikuma valdnieks vai Tiberijas vai provinces valdnieks, ja kāda apmeklēs, tad tas tiek izziņots. Diezgan iet heroldi vai sūtņi, sauc kā gribi, kas informē. Toreiz nav televīzija, nav internets vai citi gadžeti, kur var saņemt info. Kas ir gadžets? Arī tas pats, kas mačo. Gadžets, labi. Ierīcīts. Bet Iesaja jau pravietojums skan, kāds tad ir, Andris sacīja, 40. nodaļa. Jā. Un Jānis to tur citē, klau, kaut kur atskan sauciens, ierīkoja tuksnesī tam kungam ceļu. Tātad tuksnesis, kā jūs sacījāt, arī tuksnesis ir interesanta vieta, un tur arī derības sākums. Un Jesaja atpakaļ interesantā veidā sacījis par tuksnesi. Vai ne? Viņš nesaka tur Jerusalemē kaut kur vai Empilkalnā vai kur būs nobazūnējis visiem, bet tuksnesī, jā, tam kungam ceļu dariet klajumā kādas līdzenas teks mūsu Dievam. Un tad no turienes piepildās ielejas, kalni un tā tālāk, un tad visas tautas saņem šo mesijānisko lietu. Tā kā interesanti, kā Jānī, arī es nezinu, vai viņš bija salasījies Jesajam, tad domāju, man tagad tas ir jāizdara. Es domāju, ka Dieva gars, kā jau mēs iepriekš arī pirmajās nodaļās lasījām par dažādiem cilvēkiem, kur Dieva gars uzrunā liek, es sapratu, ka Jānis arī bija saņēmis gara aicinājumu, viņš tur kādu laiku jau dzīvoja, un tad, kad ir tas laiks, viņš sāk sludināt. Un cilvēks sāk klausīties. Jā, precīzi, Viestur, ko tu saki. Faktiski, viņš varbūt gāja garām Kumrānam un tur palasīja. Kāpēc gan ne? Jā, bet tāpat laikā, paskatieties, pirmā nodaļa, ko mēs jau lasījām, 15. pāns. Jo to saka eņģelis Caharijam, jo viņš būs liels tā kunga priekšā. Vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers. Un svētais gars viņu piepildīs jau
Ne no tūkstneša laika, ne no tā, kad viņš būs izgājis Bībeles skolu, bet jau no mātes miesām un daudzus Izraēla bērnus viņš atgriezīs pie tā kunga, viņa dieva. Kungs, kā es gribu, ka būtu arvien vairāk šādu ļaudis. Mātes miesās izredzēt. Un šeit es atkal gribu sacīt, mīļie vecāki, tiem, kuri šobrīd nesā bērniņus, mātes, lūdziet par saviem bērniem. Lai jūsu bērns jau ir mācis jūsu miesās, ja jūs esat ticīgi, lūdziet, atdodiet to savu bērnu tam kungam. Tas ir to vērts. Tas ir gan jums, jo te mēs lasām, jums viņš dos daudz prieka. Protams, vēlāk mēs redzam arī ļoti liels bēdas, jo kurš grib redzēt savu bērnu 30, cik viņam bija 31, 32 varbūt gadi, kad galva tiek nocirst un tiek pasniegt uz paplātes. Kurš to vecāks grib redzēt? Bet tāpat laikā, un daudzus Izraēla bērnus viņš atgriezīs pie tā kunga, viņu dieva. Slava Dievam! Jā, te ir tāds interesants moments. Ja viss bija super, liturģija notika, upurēšana notika, kāda atgriešanās pie Dieva uz priekšu. No jā. Viss ir kārtībā. Bet es te saredzu 2 tūkstnešus. Īsto tūkstnesi un garīgo tūkstnesi. Ebrejiem tajā laikā, apmēram jau 300 gadus, ja es pareizi atceros, nebija neviena pravieša. Nebija kas pravieto. Viņi dzīvoja tādā praktiski ieradumā, tradīcijās, upurēja gāja, vīri 3 reizes gadā uz Jeruzalemi upurēt un darīja visu un dzīvoja tā. Tie pravieši, kur bija teikuši, ka pārtrauciet ļauno darīt, tie jau bija 100 gadu prom. Un bija tāds vakums, bija tāds tukšums, it kā ierasts viss bija, viss gāja savu gaitu, un cilvēki jutās, manuprāt, viņi jutās kā garīgā tūkstnesī, jo visi autori, senolaika autori runā par lielām ilgām, par lielu gaidīšanu tautas vidū, ka taču kaut kam ir jānotiek. Un lūk, šeit pēkšņi pēc daudziem, vairākiem 100 gadu, pēkšņi tūkstnesī parādās viens vīrs, kurš sāk runāt, atgriezties no grēkiem. Tātad šī tauta dzīvo grēkos, kaut arī viņi apmeklē, iet uz dievnumu, staigā, pūļiem, ziedo, upurus nes, tomēr viņu sirds ir tālu nost no Dieva. Un lūk, šeit viens vīrs skaidri saka, atgriežieties no grēkiem. Atgriežieties, jo te tālāk mēs lasījām, nesiet patiesus atgriešanās augļus. Viņš runā, un tautai liekas, tas ir kaut kas īpašs, tas ir kaut kas tāds, un to jau ne tikai viņa paša personība, tas, kā viņš strādā, kā meņa vilna drēbēs, viņam ādas josta ir, un viņš ēd tur sīseņus un to medu, vai ne jau tas piesaist cilvēks. Es kādreiz noķēru siseni. Ēdz nē, mums tas nav ierasts. Austrum tautās tur vēl šodien ēdz sīseņus. Saver viņus uz stieplīt un tirgo. Redziet, un šeit es esmu pārliecināts, jo viņš kļuva pilns svētā gara Jānis, kad vēl mācas miesās. Un tieši tas, ne tikai tas saukšana, bet tas svētā gara piepildījums, kas ir Jānī, vēl turpina būt. Tas velk cilvēku šeit. Viņi jūt, ka tie ir kaut kas īpašs, tie ir kaut kas tāds, kas nāk no Dieva, un viņi dodas uz turieni. Tur ir ļoti daudz dažādu cilvēku, un tur dodas. Jā, brāļi, es gribētu, ka mēs te nedaudz pārslēgtos uz mūsu laiku. Man 5. pāns ļoti uzrunā. Un kā mēs šo 5. pantu varētu mēģināt saprast, jeb kā jūs prāt tas attiecās uz šodienu. Jo mēs taču gaidām mūsu kungu. Ir tā. Vai mēs esam tie, kas sataisam mūsu kungam ceļu? Arī jā, jeb es kļūdos. Mēs savā veidā sataisam viņam ceļu. Katrai ielejai jātop pildītai. Un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam. Kas līks, tam jātop taisnam, un kas celmens,
par staigājamu ceļu. Par staigājamu ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšana. Jūsuprāt, ko tas nozīmē? Ko jūs redzat, faktiski jūs esat kā ganāmpulka gani, kam ir uzticētas avis. Un lai pasludinātu, mēs šodien arī pasludinām. Tas arī attiecās uz mani. Mēs pasludinām tā kunga nākšanu. Un tā, protams, ir pavisam savādāk. Ko nozīmē šie vārdi, jūsuprāt, katrai ielējai jāto pildītē? Es tā par ielējām nerunāšu, es runāšu par cilvēkiem. Jā. Ir cilvēki, kuri ir ļoti pazemīgi. Viņi ir ielējā, viņi ir varbūt bēdās, skumjās, sāpēs, bet viņi ir pazemīgi, viņi pacietīgi iet šo dzīves ceļu. Un šeit ir runa par to, ka ielējai jātop piepildītai. Tas nozīmē, viņiem ir jāiegūst prieks, ieprieca, stiprinājums. Un tai pašā laikā es uzskatu, ir cilvēki, kuri sevi uzskata ļoti augstu, ļoti lielu, pārāk par visiem. Un atkal Dieva vārds saka, augstos nogāzt. Tas ir tos, kuri turās augstu un vareni, viņus pazemot. Lai viņi nepaukstinās, lai viņi redz, ka tie, kas ir nabagi un vārgi, ka tos Dievs var svētīt. Un nevis es ar savu augstprātību, ar savu iedomību spēju būt Dievam patīkams. Es tā to lietu redzu. Jā, lūdzu, brāļi. Lūdzu. Manuprāt, mēs esam ļoti labi, ka esam apstājušies šeit, jo ir interesanti. Katrs no evaņģēlistiem raksta savā laikā, savai auditorijai, bet praktiski visi izmanto šo svēto rakstu vietu no pravieša Isaija. Visi uz to atsaucās, un tas nozīmē, ka tas ļoti spēcīgs arguments, kas parāda, cik šis apsolījums un tas, ko Jānis dara, ir būtiski. Un ne par velti, taču vēlāk mēs lasīsim, ka Jāni, tā var teikt, daudz jau uzskata par Mesiju, daudz uzskata, ka viņš ir Kristus, viņam konkrēti uzdod jautājums, tu taču to dari, ko darīs Mesija. Tas, ko tu dari, izraisa tādas pārmaiņas, ka pat vēlāk Herods teiks, vai tikai nav atgriezies Jāņa kristītā gars, pat viņš tiek salīdzināts ar Eliju. Un manuprāt, uz to jautājumu atbildēt, ko tad nozīmē nolīdzināt, tad Jāņa evaņģēlijā lasām, viņš pats to saka, es esmu saucēja balss tuksnesī, dariet līdzinu ceļu kungam. Tad novērst tos šķēršļus, lai kādi tie nebūtu, un tas skar visu, jo vēlāk tajā dialogā, patiesībā mēs jau sapratīsim, ko tad tā šķēršļu novēršana nozīmē. Viņš runās ar karēviem, ar farizējiem, ar visiem, var teikt, sabiedrības pārstāvjiem, un šķirām sakot, visiem ir jāpiedzīvo šī atgriešanās, un vēl vairāk. Šī atgriešanās arī skar, ja tā var teikt, pasauli, radību. Visiem ir jāpievēršās Mesijam, kas nāk, un vēl vairāk Jāņa evaņģēlijā lasām, ka viņš jau ir mūsu vidū, ka viņš jau stāv, ka viņš jau, var teikt, klauvē pie durvīm, kad tas laiks vairs nebūs kaut kur mums priekšā, bet viņš jau ir mūsu vidū, tikai mēs viņu neatpazīstam. Un manuprāt, šī tāda radikālā atgriešanās, grēku nožēla, pazemība, situācijas izpratne pilnīgi jaunā gaismā ir tā, kā es saprotu šo ceļa sagatavošanu. Arī nedaudz atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma par to sistēmu, man liekas, ka varam redzēt, ka tā sistēma, kā viņi darbojās, bet daudzi no sistēmas bija tā kā izstumti, tā var teikt. Mēs vēlāk redzam, piemēram, pie Caķeja, ka viņš kā muitnieks tur īsti tai sistēmā neiederējās. Un mēs bieži evaņģēlijā jūtam, ka ir daudz cilvēku, kas tai sistēmā vienkārši netiek iekšā, ja tā var teikt. Tā sistēma neatbild viņu jautājumus. Un es domāju par to, kā tas ir arī šodien. Lai tā arī, ja mēs tā varam lietot to vārdu sistēma. Man šķiet, tik ļoti daudz cilvēku arī kaut kādu iemeslu dēļ šodien netiek iekšā tajā sistēmā.
Ja netiek pie Kristus dēļ sistēmas. Jā, bet tas tā var būt. Es negribu uzreiz sacīt, ka visa sistēma tāpēc būtu nepareiza vai slikta, bet es domāju, ka toreiz bija daudz tādu cilvēku, un es redzu, ka šodien ir daudz tādu cilvēku. Un, man liekas, tas simpātiskais ir tas, ka tik tiešām Jānis ir tuksnesī, viņš ir no tā visu nost, man liekas, ka arī varbūt ka viens veids, kā mēs to ceļu nolīdzinām, ir tas, ka arī mēs ejam ārā no visu, ko mēs varētu sacīt, saukt par baznīcas kaut kādiem sienām un mūriem, un kad ejam, lai sastaptu cilvēkus un ar viņiem runāt, apzinoties, ka mēs esam tikai saucēji balss, kas vēl ir, man liekas, ļoti tāds skaists pie Jāņa, viņš ir ļoti pazemīgs, viņš nevienu mirkli. Viņš saka, es esmu tikai balss. Tas nav tāds milzīgs dzīves jautājums, aicinājums būt tikai par balsi. Es esmu balss, tikai balss. Viņš identificē sev kā balss, kurš tikai sauc. Viss viņas dzīves būtība ir būt vienam, kas aicina un norāda uz kādu. Kas atkal, man liekas, kādreiz mums kristiešiem mēs nebūtu nejūtamies varbūt tik pazemīgi kādiem cilvēkiem pasludinot, rādot uz Kristu, ka mēs esam tikai balss. Mēs bieži gribam kaut ko vairāk sev pierakstīt. Dažas domas varbūt par to, bet... Es domāju, nevēlti Lūkas iezīmē valdnieks, kas ir. Mēs tā lasām, liekas, tas tuksnes ir tāda miera vieta, ka viņš iziet, bet patiesībā tas tuksnes ir ļoti piesātināts un savā ziņā viņš raksturo to spriedzi, kas valda tajā reģionā. Ir romiešu vara, ir 160. gadā bija Makabēju sacelšanās, tuksnesī gan esēņi, gan zeloti, gan daudz. Tuksnesī daudzi arī no jūdiem meklēja glābiņu, tāpēc, ka viņi nespēja samaksāt nodevas un tā tālāk. Šī tuksneša vieta ir ļoti piesātināta, un faktiski tas reģions ir, faktiski tā kā uz tāda laika degļa, mēs zinām, 70. gadā pēc Kristus, ja romieši izpost Jeruzālēm, visu aiziet, un Jēzus jau par to dzīves būdams runā. Un tas ir tas laiks, kurā dzīvo. Ja mēs domājam par šodienu, mēs dzīvojam arī tādā pasaulē, kas patiesībā ir uz tāda nāža asmeņa. Jā vai nē, bet tas jautājums, kas to rada? Jā, un es domāju, te iet runa. Tālāk jau iet runa par karavīriem, iet runa par muitniekiem. Faktiski, ko Jēzus pasaka, ko Jānis pasaka, viņš jau nepasaka aiziet no tā darba prom vai kā, bet tāds viens muitniekiem nelaupiet, neatņemiet karavīriem, neapspiediet, negaliniet, neaplaupiet arī farizējiem. Viņi saka, mēs esam Ābrahama bērni, jā, mēs turamies pie Ābrahama, bet turpat tās varētu teikt, Ābrahams atstāja visu, uzticējās Dievam, gāja tuksnesī, sekoja. Ja? Un tad ir jautājums, vai tas, ko jūs darat, vai tas liecina par to, ka jūs sekojat Dievam, vai jūs esat radījuši sev sistēmu, kas it kā ārēji liekas, mēs jau esam ļoti dievbijīgi, bet Jēzum nācās ļoti daudz asi viņiem pateikt, un, piemēram, Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā, tas debats Jēzum ar garīdzniekiem bija tieši par šo tēmu. Viņi arī teica, mēs esam Ābraham, jā, bērni, un tu esi no vēlna, jā, un tā tālāk. Bet tas, ko Jēzus viņš vēl atgriež pie tā patiesā ceļa, jā, kas ir, un Jānis ir tas, kas sagatavo. Ko viņš vēl sagatavo? Faktiski viņš iezīmē, ka ir iesācies kāds laiks, ar Mesijas atnākšanu arī sākās tā beiga laika robeža, tā tiesas diena, jā. Tas nozīmē, ka tā vairs nav tā, teiksim, Dievs tagad sagatavo vai kaut kā, bet ir kaut kas ļoti nopietns sācies. Ja? Sācies viens posms, ko tagad, jāsaka, arī šodien, mīļie cilvēki, mēs dzīvojam pasaulē, mēs dzīvojam beigu laikos. Tas laiks jau ir ilgs, jā. Ja, un kāda ir tavu dzīve, kāds ir tavs izvēles, kāda ir tavu darbu, uz ko tu viņus balsti, uz ko tu ej, ja? Kas ir tas mērķis, kur tas aizvedīs. Ja? Jā, brāļi jau visu brīnišķīgi arī izstāstīja, un tālāk lasot jau redzēsim, Jānis faktiski arī sāk atbildēt daļai, ko brāļi iezīmēja. Man gribās, ja tu runāji arī par šodienu, un arī tas laiks. Tā sistēma īsti vairs nebija tā varbūt sākotnējā. Nebija vairs viens augstais priesteris, tur jau bija viss tā radniecība salikt un tās varas sadalīts arī apustuļu darbos, ja mēs skatāmies, kad apustuļus ar sauc, tur jau ir tāda grupa jau kas mēģina kontrolēt arī to garīgo daļu un viss.
Jānis saka, jau bīskaps Jānis saka, kādu laiku nebija pravieši un viss, bet es domāju, ka, ko Jānis arī faktiski šeit kristītājs iezīmē, ir tas, ko var lasīt arī Mikas grāmatā. Un faktiski tas ir universāli, visiem laikiem. Tur jautājums, vai nerunā par visām tām upurēšanām sistēmām, un kurš labāks vai sliktāks, un es esmu tas Ābrama dēls vai ne, un mans upuris tāds. Un tad ir tas vienkāršais vārds. Tev cilvēks ir sacīts, kas ir labs un ko Dievs no tevis sagaida. Mēs arī bieži domājam, vairāk upuru vai kaut ko. Ko tad Dievs no manis sagaida? Kur tā ir raksturvieta? Mikas 6:8. Jā. Ko tas kungs no tevis prasa? Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt Dievu priekšā. Un tas ir, manuprāt, arī tas, kā mēs varam tās ielejas piepildīt, kalnus līdzināt un uzlikt to uzsvaru un parādīt uz to Mesiju. Vai ne? Tas tā. Un tas ir ļoti grūti. Tas nav viegli. Nav viegli. Jā, paldies, brāļi, ekscelenti, jo tas ir labi, ka mēs domājam mūsdienu kontekstā, jo brīnišķīgi jau ir lasīt par vienu svētu vīru, un tāds ir viņa jau izredzētība, un viņš gāja un darīja. Bet šodien es uzskatu, mēs katrs esam aicināti šo pašu darbu darīt, piepildīt. Mēs esam tie, kas sakam, kurus sagatavojiet ceļu. Un faktiski, ja es tā domāju, Jēzus nenāca virs zemes, lai vienkārši baudītu skaistu dabu 4 gadu laikus, kas ir ļoti skaisti. Nu, tā paskatītos, kā te viss notiek. Nē, viņš nāca pie cilvēkiem. Jānis to raksta. Viņš nāca pie savējiem. Un atkal šodien tas kungs atkal nāk pie savējiem. Viņš jau nāk. Ir tā. Mēs gaidām viņu. Vai es sataisu ceļu, vai es nolīdzinu kādu pauguru, vai tas, kas ir celmainis, jeb tas, kas ir netaisns, jeb šķīps, jeb līks, jeb visos veidos, vai es to cenšos izlīdzināt. Jo, ja tas paliek šķīps un līks, un es neesmu izlīdzinājis, tad tas nozīmē, ka tajā brīdī es vairs neko neuzspēšu. Redz, kur vienkārši piemērs, ko Jēzus saka par ģeķīgām un gudrām jaunavām. Tajā brīdī tu vairs neuzspēsi. Neko tu prasīsi Andrim blakus iedod man eļu. Andris teiks, nē, piedod, par to bija jādomā ātrāk. Pavisam nopietni. Tas tā šodien ir. Mēs šodien ļoti balstamies uz to, es jau esmu kristīts bērnībā, es esmu kristījies jaunībā, es esmu Bībeles skolu izgājis cauri, man jau ticīgi vecāki ir, precīzi tāpat domāšana kā tajā laikā jūdiem. Ābrahama bērni, mēs taču visi, un vai tad mēs neesam Ābrahama? Protams, mēs esam. Tad dzīvojam un lebedīgi. Un nedomājam par to, ka tas kungs nāk, un faktiski, es redzu to, ka šodien mēs kā Dieva līgava, mēs necenšamies nolīdzināt ceļu. Man tas ir sāpīgi sacīt. Mēs visādi veidi meklējam, kungs, nāc tu, visas mūsu vajadzības apmierini, protams, dziedini mūsu sērgas, protams, dod mums mieru mūsu valstī, mūsu zemē. Bet mēs kā līgavu, ko mēs cenšamies darīt, lai mūsu līgavainim būtu sataisīts ceļš? Mēs darām, lūdzu nepārprotiet, es nesaku, ka nedara, dara. Bet varbūt, ka tas ir jādara daudz ātrāk, jo mēs redzam, kas notiek pasaulē.
mainās ik pēc 24 stundām, nevajag 24 stundas. Jau jauna situācija, ko agrāk nekad nemūžam nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt vienalga vienā, otrā, trešā valstī. Šodien tas viss mainās, tu jau lasi, jau ko patiešām, jau lēmums pieņemts, jau babāts. Piedodiet, brāļi, ka es to salīdzināšu. Redz, kur jau vakardienas raidījumā to pieminēju. Kas varēja iedomāties, ka brīvā Latvijā no 1. janvāra mēs nevarēsim lūgt Dievu krievu valodā? Kristīgajā radio. No 1. janvāra ir aiztaisīti ciet visi kristīgie raidījumi krievu valodā. Un tā vēl ar savu veidu tādu smaidu. Pasaka, mīļie draugi, jums bija vesels gads, ko pārkārtoties. Jūs jau varat tos raidījumus, varējāt jau sākt patulkot, jo ar tulku lūk drīkst. Tagad, ja tu, Andra, atnāks un krievu valodā vadīs vakar svētbrīdi, tad tev ir blakus jānosēdina man tulks. Kāda diskriminācija? Tāpat laikā krievu stacijās nav jāsēdina tulks 24 stundas dienā, lai tulkot uz latviešu valodu. Absolūti ne. Bet latviešiem Dievu jauno, pasakiet lūdzu, kas to varēja iedomāties? Kungs, Dievs, mēs tevi, Dievs svētī Latviju. Un izdod tādu likumu. Dziedāsim vēlreiz. Dievs svētī Latviju. Mūsu dārgo tēvī. Nelūgs Dievu krievu valodā. Absurds. Bet redziet, es to pieminu tikai kā piemēru, un šajā gadījumā es gribu lūgt visus, aizlūdziet par šo situāciju. Mēs lūdzam Dievu, Dievs iejaucies to, parāda savu varenību. Jo šeit ir vienkārši apstulbotu cilvēku prāti, kas ir pieņēmuši šādu lēmumu. Vienkārši vairāk neko. Tie cilvēki paši nav slikti. Es pilnīgi ticu, ka viņi ir brīnišķīgi cilvēki. Bet tajā brīdī viņiem ir Sātans apstulbojis prātu, ka var pieņemt kaut kādu tādu likumu, kas diskriminē faktiski manā valstī. Es atvainojos. Es saprastu, ja visās radiostacijās tagad, līdz ko ir kāda cits valoda, tā lūdzu latviešu valodu tulku. Bet nē, krievu valodā mierīgi stacijas var turpināt runāt krieviski. Latviešiem, līdz ko tu pateiksi vienu vārdu krieviski, tā uzreiz lūdzu tulko. Kas to varēja vispār iedomāties? Redz, ko dara Sātans. Mums tas viss mainās ļoti strauji. Un es domāju, ka mums kā kristiešiem ir arvien vairāk un vairāk jādomā par to, kādā veidā mēs patiešām sagatavojam šo ceļu. Jo šeit pareizi, brāļi, ko jūs visi sacījāt, tas tieši attiecās uz cilvēkiem. 8. pants to vēl vairāk apstiprina. Tad nesiet patiesus atgriešanās augļus. Ko vēl vairāk? Redz, kur tas ir tas, kas sataisa to ceļu. Tad nesiet patiesus atgriešanās augļus. Un nesāciet pie sevis sacīt, mums ir Ābrahāms par tēvu. Jo es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus. Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes. Katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī. Kā jūs šo pantu skaidrojat? Tā lieta ļoti vienkārši. Mūsu laikā es ar daudziem cilvēkiem sastopos. Es praktiski runāju ar visu konfesiju cilvēkiem. Un tā problēma ir viena. Mans vecais tēvs bija tajā konfesijā, es arī. Un man pat gadījās kurios, kad man kāds pazīstams cilvēks saka, ka mans vecais tēvs bija Pentekosts, tad es arī esmu. Kaut nevienu dienu uz baznīcu nav gājis, kaut neko, bet es arī esmu. Es saku, nepazīstu tevi kā tādu. Lieta jau ir tā, kas šeit notiek, ka cilvēki cer uz to, kad Ābrahams viņus ievedīs debesīs. Mūsu laikā cilvēki cer, ka viņu konfesionālais nosaukums, kaut viņš uz šo dievnam nav dienu, nav reizi aizgājis. Labi, vienreiz ir bijis. Tāda, kur nereiz nav bijis. Es saku, kad pēdējo reizi bija, tad, kad mani kristīja. Tad vienreiz bija.
Tad bija vairāk nav iesvētīts neesmu. Es saku, kas tad tu esi par kristieti, kas tu esi, piemēram, par luterānesi, ka tu neeji. Es esmu, kā lai mācītājs dzīvo? Vai dieniņa? Es par to neesmu padomājis. Šodien cilvēki cer, ka pagātne iepriekšējo cilvēku nopelni viņus ievedīs debesīs. Un viņi dzīvo kā grib. Un šeit jau tas ir sacīts, nedomājiet teikt, ka jums Ābrahams par tēvu. Nesiet pienācīgs atgriešanas augļus. Jā, tu esi tajā konfesijā, tu esi tur, tad ej un nesi pienācīgs atgriešanas augļus, atbilstoši Dieva vārdam, kas tiek sludināts, atbilstoši Dieva vārdam, kas ir lasāms. Mūsu laikā cilvēki to neaptver. Viņi domā, ka tas tā ļoti vienkārši. Es jau esmu tai virzienā. Man kāds vīrs teica, tā, kā tu domā? Dievs jau nāks pēc sarakstiem. Es teicu, bet visās draudzes sarakstu nav. Ko tad darīs? Bet nāks jau pēc to, kam atradīs patiesu ticību. Un šis jautājums ir ļoti aktuāls mūsu laikā, kad Jānis Kristītājs saka, nesakiet, mums ir Ābrahams par tēvu, nesakiet, ka es no paudžu paudzēm esmu tai konfesijā, bet jautājums ir, ko tu šodien dari šīs Dieva valstības labā? Jā, lūdzu. Es gribētu tādu provokatorisku jautājumu, vai mēs patiesībā paši spējam nest patiesus atgriešanās augļus. Un tālāk ir teiks, ka Dievs var no akmeņiem radīt Ābrahama bērnus. Es domāju, tas viens, ko es varētu skatoties uz Ābrahamu, domāju par viņu tiešām uzticēties Dievam, mācīties, uzticēties, ticēt Dievam. Jo kas ir tas darītājs pie mums? Jo? Kas tad izmaina to cilvēku? Mēs varam nonākt tā, mēs varam darīt vienu, otro, trešo lietu, bet mēs saprotam, mēs nonākam pie tā, ka mēs sākam iepazīt arī sevi. Tā godīgi tu tā dari, kā man nesanāk, ja es kaut kur atduros. Bet man liekas, tā telpa nav atbrīvota Dieva darbām. Ja? Kad mēs uzticamies, mēs ļaujam Dievam darīt mūsu sirdi, kas ir varbūt kā akmens, varbūt ir tajā ielajā mēs esam, vai mēs esam ļoti augsti. Ja? Izlīdzināt, ja, tad nolikt tajā, kā Dievs to grib redzēt. Šis laba augļu jautājums īstenībā ļoti nozīmīgs, jo Kristus arī par to runās. Viņš dos principu, kā atšķirt, un arī Pāvils runās par svētā gara augļu un augļiem. Un, manuprāt, ko Dieva vārds šeit pasaka, ka tur redzam 18. pantā uz priekšu, ka patiesībā ļoti ar konkrētām piemēriem, līdzībām, ar ļoti konkrētiem padomiem Jānis jau sludina labo vēsti. Un patiesībā šeit tiek lietots vārds labā vēsts evaņģēlijs. Viņš jau evaņģelizē. Un patiesībā šī vēsts, tāpēc, kad Jānis ir svētā gara pārņemts, viņi jau aizskar cilvēkus. Un, manuprāt, tā ļoti uzrunā, kā mēs varam nolīdzināt un iztaisnot. Un to brāļi sacīja, ka šī vēsts ir universāla. Un mēs dažreiz baidamies no šo universālismu. Mēs sakām, tie tur tie, vai viņi pieņems, mums viņus jārespektē un tādā. Mēs nevienmēr domājam, ka Kristus vēsts ir svarīga, nozīme, vitāli būtiska jebkuram. Un tā ir ļoti konkrēta, tā nav teorētiska, bet tā balstās kādā rīcībā, savas dzīves izmaiņā. Un šī vēsts, kā jau labā vēsts, ir vēsts, kas cilvēkam sagādā prieku. Tad tas nozīmē arī cilvēks, kas atbrīvojās no netaisnības, no liekā, no tā, kas viņu traucē. Kad viņš atver savu sirdi, viņš iegūst tiešām šo, jau evaņģēlija, ja tā var teikt, aizmetni, ko vēlāk Kristus palīdzēs piepildīt. Bet šeit, patiesībā jau mēs redzam evaņģēlija klātbūtni, un tas ir pārsteidzoši, ja, kad evaņģēlisti jau runā par evaņģēlija sākumu caur Jāņa Kristītā muti, kas tika izskanēta. Jā. Es domāju, es arī piekrīstu pilnībā, ka lai arī tā Jāņa vēsts liekas skarba, tajā ārējā formā, bet liekas, viņa pilna ir ar evaņģēliju. Viņš visu laiku rāda alternatīvu, viņš rāda, jūs esat aicināti kaut kam citam. Nāk jau kāds cits, jums jau ir ko gaidīt. Un viņš sagaida, kad tas vien, kad šie cilvēki, kas ir nākuši pie viņa kristīt, ierauga, ka viņiem ir cerība,
ka tas vien kaut kādā veidā jau atspoguļosies viņa dzīvē, ka tas nepaliks bez nekādiem augļiem. Tad mēs varētu teikt vēl vairāk, mēs, kas esam piedzīvojuši, ka Kristus ir atnācis, ja? Ka Kristus ir savu valstību, ir zemes sācis savu kalpošanu. Nu, tad tam ir jābūt arī augļiem pie mums, ja mēs esam to lietas būtību noķēruši. Ja nē, tad mēs esam kaut kur pilnīgi paralēli. Mums ir jāatgriežas, kā viņš ir, mums ir jāpagriežās. Kas pēc savas būtības atkal ir laba vēsts. Es domāju, visu laiku, ka Jānis mūs aicina atgriezties. Tad tas nav pārmetums, tas nav nosodījums, bet viņš saka, jums ir kur pagriezties. Ir kaut kur citur, ir kaut kur ir dzīvība, kur ir cita dzīve. Jo tas teiciens Abrahama tēvs ir, manuprāt, pilnīgi atsaucis uz to liturģiju, uz to sistēmu, uz to kārtību, uz to piederību, bez sirds atgriešanās. Vienkārši, mēs jau automātiski, mums Dieva tauta tiksim glābti un pestīti. Jā. Paldies, brāļi. Ļoti nopietnas vārds un cik brīnišķīgi, ka tāds vārds skan. Un es domāju, ka ļoti daudziem tajā laikā nebija saprotams šis 9. pāns, jau cirvis pielikts kokiem pie saknes. Un man ar skumjām jāsaka, ka šodien arī daudz to nesaprot. Es to nesaku par jums, brāļi, es to saku vispār, jo tā īsti neapzinās to, kas ir rakstīts Pētera 1. vēstulē 4. nodaļā 17. pantā, jo noliktais laiks ir klāt. Ka sods, nepatīk runāt par sodu, bet ka sods sākas pie Dieva nama. Un redz, kur te viņš apstiprinās. Jo tas cirvis nav pielikts pie cilvēces kā tādas, jeb vispār pie pagāniem. Nē, tas cirvis ir pielikts, redz, kur, atvainojiet, brāļi, pie sistēmas. Smagi tas skan. Bet to saka Dievvārds. Pie sistēmas, kura var būt tur verdzībā, kura tur nežēlīgā saitēs ievažotus ar entiem noteikumiem, ar entiem priekšnosacījumiem. Un tikai tad, kad tu būsi to manas sistēmas vienalga kādu punktu izpildījis, tad tu iemantos debesu valstībā. Aplamības, pilnīgas aplamības. Redz, kur pieliks vispirms pie sistēmas, pēc tam arī pie katra individu. Bet te mēs lasām, jo noliktais laiks klāt, ka sods sāks pie Dieva nama. Bet ja pa priekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam? Lai tas kungs mums palīdz. Dievs patiešām palīdz. Paldies, brāļi, jums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji. Paliksim aizlūgšanās, lūgsim viens par otru. Arī es ļoti lūdzu aizlūdziet par šo situāciju, kas ir paredzēta 1. janvārī. Es zinu, tas kungs visu to var mainīt. Un lai tas kungs parāda pareizu ceļu, kā rīkoties, jo tas nav taisnīgi. Es šeit nerunāju savādāk. Šis likums nav taisnīgs. Un netaisns likums pildīt, es nezinu, kuram Dievu bērnam gribētos pildīt netaisns likums. Šis likums, kas stājās 1. janvārī, ir netaisns. Iepratīm latviešu tautu, kura dzīvo savā zemē. Lūksim par to, lai Dievs bagātīgi svētī jūs, cienījamie radioklausītāji. Gaidīsim jūsu vēstules, vienalga par kādām tēmām, tas, kas jūs interesē. Un, ja tas kungs atļaus, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!